Politiskā partija Izaugsme Saeimas vēlēšanās ir saraksts numur 5. Esmu Andris Skride, partijas Izaugsme valdes priekšsēdētājs un deputātu kandidāts Vidzemē. Strādājot kā ārsts un pasniedzējs, savā ikdienas darbā redzu, kādas sekas ir tam, ka netiek nodrošināta savlaicīga un iedzīvotājiem pieejama slimību ārstēšana. Nespējot ar šo situāciju samierināties, pulcēju domu biedru grupu. Mēs nolēmām, ka ir pienācis laiks pašiem rīkoties un iesaistīties politikas veidošanā. Lai valstī radītu pārmaiņas, politikā ir jāienāk jauniem, izglītotiem un enerģiskiem cilvēkiem ar svaigu skatījumu uz dzīvi. Es uzskatu, ka kvalitatīva izglītība, pieejama veselības aprūpe un tautsaimniecības izaugsme ir stipras valsts pamatā. Stipru valsti veido gudri un veseli cilvēki. Es esmu Maija Radziņa, ārste un juriste, partijas Izaugsme deputāta kandidāte Rīgā. Mēs neesam tik bagāti Latvijā, lai aizmirstu par veselību. Katram iedzīvotājam ir līdzatbildība par to ar aktīvu dzīvesveidu, profilaktiskām pārbaudēm, un valstī ir jāuzņemas līdzatbildība slimību gadījumos. Cik naudas atvēlēsim, tik pilnvērtīgu veselības aprūpi saņemsim. Cik esam gatavi attīstīt izglītību un zinātni šodien, tādu nākotni pieredzēsim. Valsts budžeta balanss sākas ar katru no mums, godprātīgas nodokļu nomaksas. Esmu par kvalitatīvu, sasniedzamu un labi organizētu veselības aprūpi katram iedzīvotājam. Veselībai ir jākļūst par politisku valsts prioritāti. Esmu Gaida Bērziņa ģimenes ārste un partijas Izaugsme deputāta kandidāte Vidzemē. Latvijā apmēram pusi iedzīvotāji savu veselību novērtē kā ļoti sliktu vai vidēji sliktu, un mani kā ārstu satrauc iedzīvotāju kopējā veselība. Primārā veselības aprūpe tā ir veselības veicināšana un saulaicīga slimību novēršana. Profilakse tā ir bērnu un jaundzimušo vakcinācija, tā ir nepieciešamība atjaunot veselības mācību skolās, veicināt ikdienā veselīgu uzturu un ikdienas fiziskās aktivitātes. Tā ir nepieciešamība motivēt iedzīvotājus veikt valsts apmaksātos onkoloģisko slimību skrīningu izmeklējumus. Mums visiem aktīvi jāiesaistās savas veselības saglabāšanā, jo mēs vēlamies redzēt savu nākotni veselu un smaidīgu. Esmu Sandra Gintere, ģimenes ārste un politiskās partijas Izaugsme deputātu kandidāte Rīgā. Ikdienas darbā saskaros ar to, ka pārsvarā pacientiem tiek ārstēts ielaistas slimības un to komplikācijas. Piemēram, līdzekļu trūkuma dēļ, saulaicīgi nediagnosticējot un neārstējot bieži izplatīto saslimšanu, kā paaugstināts asinsspiediens, pacienti nereti iedzīvojas sirds mazspējā, kuras ārstēšana ir daudz sarežģītāka un dārgāka. Lai to novērstu, ir jāsamazina pacientu līdzmaksājumi par vizīti, izmeklējumiem, ārstēšanos slimnīcā un jāpalielina valsts kompensējumu medikamentu apjoms. Tikai tā izdosies sasniegt primārās veselības aprūpes pieejamību. Esmu Ainārs Rudzītis, ārsts kardiologs. Politiskajā partijā Izaugsme esmu kopš tās dibināšanas 2013. gadā. Saeimas vēlēšanās kandidēju no Rīgas saraksta. Kā ārsts var novērtēt savu nozari, veselības aprūpes sistēmu. Es nespēju būt vienaldzīgs pēc smagi slimiem, kuri nevar saņemt palīdzību un nevar atļauties atgūt veselību. Zinu, ka ar gudru un pārdomātu saimniekošanu veselības aprūpē ir iespējama līdzekļu sadalas optimizācija. Vēlos panākt, lai pat ierobežota finansējuma apstākļos kvalitatīvi medicīnas pakalpojumi un medikamenti būtu pieejami katram iedzīvotājam. Latvijā ir jāturpina ieviest inovatīvas ārstēšanas metodes, dodot iespēju dzīvot arī pacientiem ar retām un sarežģītām slimībām. Mēs esam par izaugsmi, izglītībā, medicīnā un tautsaimniecībā, jo stipru valsti veido gudri un veseli cilvēki. Izaugsme, saraksts numur 5.